Ūdens ir plaši sastopams caurspīdīgs šķidrums, kuram nav ne garšas, ne smaržas. Tā ir ķīmiska viela, kura sastāv no ūdeņraža un skābekļa, tā ir ķīmiska formula H2O. Liepājas iedzīvotāji dzeramo ūdeni saņem no pašvaldības uzņēmuma Liepājas ūdens, un tas ir tīrs un kvalitatīvs. Pirms 2 gadiem, lai ikdienas sekot līdz dzeramā ūdens kvalitātei, Liepājas ūdens ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu ieguva jaunu laboratoriju. No ūdens, Liepājas dzerama ūdens monitorings sākas no urbumiem. Tur mēs kontrolējam vienreiz gadā. Tur mēs taisam pilnu ķīmisku analīzi un bakterioloģisku analīzi. Bet sūkņu stāsies pirms ūdens padošanas pilsētas stiklos mēs taisam katru dienu. Bet pilnu ķīmisku analīzi mēs taisām tikai vienreiz gadā un tā saicinātu, kur mēs nosakām pH, elektrovadītspēju, tādi rādītāji. Mēs taisam katru dienu, un bakterioloģiju mēs taisam katru dienu. Laboratorija ikdienas savu darbu sāk ar ūdens paraugu paņemšanu. Tas notiek sūkņu stacijā, vietā, no kurienes ūdens sāk savu ceļu pie patērētāja. Praktiski šitā ir ikdienas prova, ko noņem sūkņu stacijā. Un pirmais ir pagriež, lai patstāvīga temperatūra ir. Tas ir atkarīgs no laika apstākļiem, kāds ūdens. Ziemā ir mazāk. – 13 grādi ir. Šitā ķīmijas analīzē ir pudelīt. Šī sterila bakterioloģijai. Un trešā ir uz kloru. Kad paņemtie paraugi ir nogādāti atpakaļ laboratorijā, tad laboranti veic analīzes, lai noteiktu kloru atlikumu, bioloģisko un ķīmisko elementu daudzumu, vai tie atbilst prasībām un normatīviem. Jaunā laboratorija nodrošina rezultātus ar augstu ticamības pakāpi. Mums ir pazemes dzeramais ūdens, un tas raksturojas ar pastāvīgu ķīmisku sastāvu un ar augstu bakterioloģisku drošību. Un tāpēc mēs varam pateikt, ka Liepājas ūdens, dzeramais ūdens, ļoti labs, augsta kvalitāte. Laboratorija pieņem ūdens paraugus gan no iedzīvotājiem, gan organizācijām. Ik viens iedzīvotājs, kurš vēlas pārbaudīt savas akas vai kāda dziļurbuma ūdens kvalitāti, var to arī izdarīt. Katru nedēļu 3-4 paraugi no pagastiem obligāti veidi. Un parasti grib zināt, akas ūdens sastāvu vai urbuma sastāvu, bet no urbumos pārāstais dzelzu, cietību, amoniāku, ja ir smaka. Un aka tur pārbauda parasti bakterioloģiju. Koliformu, dažreiz klostrīdies, tāds rādītājs. Kas ir jādara iedzīvotājiem, ja viņi gadījumā, teiksim, tagad izdomāja, ka viņi tomēr grib pārbaudīt to savu ūdeni, kas tad nāk no kāda cita avota, no akas vai no urbuma? Tad vispirms jāzvana uz laboratoriju. Un tad pārunāsim un noskaidrosim, ko viņi grib, kādas viņiem sūdzības. Un tad dosim padomu, ko viņiem taisīt. Un jātaisa bakterioloģija, tad jāņem sterila pudeli no laboratorijas, un mēs paskaidrosim, kā pareizi paņemt bakterioloģijas paraugu. Ikdienā veiktie Liepājas dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji ir ļoti labi. Tas nozīmē vien to, ka ūdeni Liepājā var droši dzert arī no krāna, un šeit atkal jāpiebilst, ja vien mājas iekšējā ūdens apgādes sistēma ir sakārtota, bet tā ir iedzīvotāju un mājas apsaimniekotāju atbildība.